Mēs esam Rīgas Katoļu ģimnāzijā, un šeit arī norisinās Svētā Mārtiņa tirgus. Tirgojas 1. un 4. klase, un pārdod visas dažādākās lietas, sakot ar ēdieniem līdz pat rotas lietām un dekoriem mājai, ko katrs ir sagatavojis. Un visi ienākumi tiek nodoti Svētā Mārtiņa fondam un atbalstīti jaunieši ar dažādām slimībām. Šis ir tradicionāls Rīgas Katoļu ģimnāzijas ikgadējs pasākums Svētā Mārtiņa dienas tirgus. Sajiet kopā Mārtiņa latviskie un Svētā Mārtiņa svētki. Mēs iesākam ar to, ka šorīt bija svētā mise, un arī kapelāns izskaidroja, ka Svētais Mārtiņš savos 17 gados atdeva pusi no sava apmetņa tam nabadzīgam, kas bija pie pilsētas vārtiem. Un mūsu Mārtiņš arī atklāja tirgu staigā. Jūs varat viņu redzēt ar pusi apmetnīti, otrs ir kādam atdots. Mēs tātad tirgojamies ar to, ko katrs ir sacepis, izveidojis. Jūs redzat, šeit 2. klases Marija ir izveidojusi kroni. Katrs kaut ko. Un par to naudiņu, ko mēs iegūsim, mēs iedosim Mārtiņa fondam bērniem, kuriem ir veselības problēmas, lai atbalstītu viņas ārstēšanās procesu, lai viņi ātrāk kļūtu veseli. Un mums ir Svētais Mārtiņš, lūk arī viņš, kas vāda ziedojumus, tāpēc nebaidieties no viņa un droši aprunājieties un atdodiet ziedojumus viņam. Brīvprātīgs pasākums, kas vienkārši bērniem ļoti patīk, un katru gadu tiek šāds rīkots, un vienmēr ir liela atsaucība par šādu pasākumu, jo katram patīk kaut ko pagatavot, pārģērbties kādā tēlā un pārbaudīt savas pārdošanas spējas un iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Mēs tirgojam keiku šokolādes un citronu keksiņus un šitādus te vēl īrāku. Mēs mājās taisījām, bet nopirkām mīklu veikalā. Ļoti garšīgi. Kāds nopirka arī kaut ko? Jā. Viens cilvēks. Jā. Nē, tādi. Šis, ka viss tad nopirka. Sporta skolotājs. Bet ko tad nopirkāt? Tikai našķis, ka saldumu mīls nespēja paiet garām tādām delikatesēm saldumu. Bet tu kārtīgi sportojot jau var, vai ne? Protams, viņas momentāli pāraug muskuļos.